Mēs esam divi cilvēki, kas izveidoja praktiski apvienību, kas vairāk nodarbojas modi, vizuālo modi, jo mēs burtiski neesam tīri dizaineri, kas ražo tikai drēbes. Mēs vairāk esam tie, kas meklē enerģiju, lai mums būtu iedvesma to darīt. Un tāpēc mēs izveidojam kaut kādus vizuālus stāstus, kas arī praktiski kaut kā Eiropā ir pamanīti. Īsti pastāstīšu, kāpēc tieši šādas kolekcijas. Un, es varbūt mazāk pastāstīšu par pirmajām, jo tas vairāk bija tā kā produkts, ar ko mēs centāmies kaut cik uzrunāt kaut kādu auditoriju, tirgu. Produkts un veids, kā to pasniegt vizuāli, fotografijās vai pat video. Un te ir dažas bildītes. Jā, mēs kā vizuālie mākslinieki saukšu sevi tā. Tāpēc, ka mums ļoti mīļi ir darboties ar fotografiju, ar dažādām citām plāksnēm, sadarboties ar profesionāļiem tajās jomās. Tāpēc arī mums vienmēr ir svarīgi šo produktu novest līdz kaut kādai pilnībai vizuālajā pasaulē, kontrastējot ar dažādām sintētiskām, nesintētiskām lietām. Dažas bildītes no skatēm. Bet te, piemēram, 2006. gads stāsts par reāliem naktsmurgiem. Samērā tumši rāda, bet es ceru, ka jūs kaut ko redzat. Tas ir vairāk tāds vizuāls video stāsts, kas papildina kolekciju, kur galvenais uzdevums bija apvienot seriālu nerealitāti ar realitāti. Te pašā brīdī parādot to kaut kādās kontrastējošās vidēs. Mums vienmēr ir bijis svarīgi ar scenogrāfiju, telpa, kurā tas viss atrodas. Praktiski, kāpēc mēs to darām? Mēs cenšamies izrādīt kaut kādu vizuālo vīziju, ar domu, lai kāds mūs kaut kur pamana. Un ne tikai doma, ka mēs sēžam te Latvijā un gaidām, kāds mūs pamana. Mums ir katru reizi bijis tāds tā kā uzdevums kaut kā sevi kaut kur pieteikt. Un tas arī līdz šim ir izdevies ļoti labi. Ar šo kolekciju mēs praktiski guvām pirmo kaut kādu starptautisko preses uzmanību. Ar nākošo kolekciju mēs jau startējām ietekmīgā festivālā jauno dizaineru. Un te pašā brīdī dabūjām ceļot ar šo kolekciju apkārt. Mūsu uzstādījums mēs bijām kā mūzikas grupa, kas izdod albumu un ceļo tūrē ar darbiem. Šeit ar tas pats stāsts ir izveidota kompozīcija, ir telpa, ir vide, kas kontrastē ar to tērpu, un tad pavisam vidū ir nesājams apģērbs. 2008. gada darbs, tas bija tāds pilotu darbs, kas sevi iekļāva ļoti plašu sfēru modē. Tas bija kolekcija, apģērbs, te pašā brīdī tam bija stāsts, un stāsts, kas saistās ar kino. Jo tajā brīdī, kad mēs šo kolekciju radījām, mēs dzīvojām Parīzē, un mums kaut kādā iedvesmā nenormāli daudz zipsnī Japāņu turisti, un te pašā brīdī mēs bijām saskatījušies ļoti daudz filmu noir stila filmas, un te radās tāds Japāņu filmu noir stila detektīvs stāsts. Te ir skatas bildes no skatas Barcelonā, kur mūs uzaicināja arī starp 10 jaunajiem dizaineriem no pasaules prezentēt savu kolekciju. Jā, un te ir vizuālā prezentācija ar Ivetu Vaivodu, ko fotografējām. Roland, visiem mums ir tā kā, es nezinu, vai tas ir mīts vai realitāte, bet kad tērpa bizness, moda, tas ir arī bizness, un tur ir vajadzīga liela nauda, vai pietiek ar idejām un talantu, lai izsistos? Jā, sapratu jautājumu. Ideja, kāpēc mēs to darām, īsti bija, jo mēs sapratām, ka mūsu vīzija ir mode, bet mums nav varbūt pamatā miljons backgrounds kaut kāds ar naudu, lai to modes biznesu uzsākt. Mūsu ceļš bija vairāk vizuāli piesaistīt uzmanību, darīt to, ko mēs varam darīt no šejienes, darbojoties ar kaut kādām niansēm. Piemēram, šī kolekcija, jā, mēs bijām atlasīti, ir tāds ļoti jauno dizaina konkurss Jērā, Francijā, ar kur mēs guvām uzvaru, 2 galvenās balvas, ļoti tumši rāda, atvainojos. Un tas mums kaut kā iecēla kaut kādā starptautiskā plāksnē. Ar šo kolekciju arī notika daudz citas labas lietas. Nu, jā. Tālāk ir, tā kā mēs uzzinājām slavenajā Jēras konkursā, mums bija tas gods atgriezties tur ar citu kolekciju, kas bija ļoti saistošs stāsts ar Latviju, jo mēs tieši šajā brīdī atgriezāmies no studijām Antverpenē uz Latviju. Mēs saskārāmies tādu sociālu problēmu, ka pusi no tautas iedzīvotājiem bija tādā tā kā nelīdzsvaru stāvoklī, saskaroties ar
tādu depresiju, nē. Un tad mums radās šī kolekcija, kas ir par trešo spēku, par putniem, kas it kā viņus stimulē celties augšā un tā kā nepadoties. Un, jā, tā mēs izveidojam šādu kolekciju. Jo mums ir interesējis objekts, kuru tu vari nesāt, piemēram, 5 gadus, 10 gadus, viņš eksistē kā objekts. Nu, viņš nav trenda lieta. Un tāpēc arī mums vienmēr ir svarīgs tas stāsts, tas vizuālais pamatojums visam, ka tas ir arī kā mākslas darbs kopēji. Neesam tikai modi saistīti, piemēram, šis darbs bija veidots Prāgas kvadrinālē, scenogrāfijas teātra un arī izstādē Francijā, kas ir tā kā miniatūrā lelles, miniatūrā scenogrāfija. Mēs centāmies miniatūrā parādīt to, ko mēs labprāt darītu lielā plakstē. Veidot scenogrāfiju, tā kā stāstīt savu stāstu plašā, bet tas šobrīd mūsdienās ļoti dārgi, tāpēc mēs izvēlējāmies miniatūru. Galvenais ir mode, apģērbs, telpa, vides, skaņa, noskaņa, mūzika, viss. Protams, mēs darām citus projektus, ne tikai Latvijā, ne tikai Latvijā. Taisam dažādas instalācijas, taisam kostīmus operām. Nesen bija kostīma operā Pēterburgā ar ļoti starptautisku komandu. Un arī prieks, ka arī mūsu tērpi ir vienīgie Latvijas modes pārstāvi, kas ir, Latvijas Valsts mākslas muzejs, ko ir iegādājies, kā savā arhīvā ir arī mūsu kostīmi.